Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka laikā no 30. jūnija līdz 7. jūlijam visgaidītākās ziņas Latvijā būs laika ziņas, jo kurš gan negrib zināt, kāds dziesmu svētkos būs laiks, par to, kā tad ir labāk dejot svelmainā saulē vai dziedāt, tad, kad ārā līst lietus, ļoti labi zina pastāstīt muzikālais teātris 7. Kā nekā 9. vasaru viņi brauc pa brīvdabas estrādēm rādot brīnišķīgas muzikālas izrādes. Šogad, laikam, turpinot dziesmu svētku tradīciju, būs nosaukums izrādē. Būs Bitīt rožu dārziņā. Jā, Bitīt rožu dārziņā. Kā tad ir Šoriņ kungs? Jūs kā režisors varētu pastāstīt paitu nost atkal. Svelmainā saulē vai lietus laikā? Es domāju, ka vajadzētu kaut ko pa vidu, no praktiskā viedokļa, ja? No tādas emocionālās un piedzīvojuma puses, protams, interesantāk, kad drusku uzlīst un kad salīst kostīmi, ja? Un ja tev par to nav jādomā, kā viņš žāvēt, ļoti labi, ļoti interesanti, jo vēl silts laiks ir. Bet principā jau vajadzētu tādu, jā, nu tā kā drusiņ tā kā mākonīši, tā, nu ap plus 21, 22. Tā. Tas varētu būt ideāli. Tas būtu ideāli. Piedzīvojumu meklētāji Latvijā, protams, ir arī leģendāra aktrise Indra Burkovska, atceramies Aveņu vīnu, ja? Varbūt tā, ja viņa piedāvā kaut ko dzert, uzreiz neņemiet, ja? Kā tev, Indra, šķiet, kā ir spēlēt teātra brīvdabā un vispār arī dziesmu svētkos labāk? Kad līst, kad nelīst? Nu... Sapratam, paldies! Ko domā jaunieši, ko? Jaunais gals Ērika, Eglija, Arziņa, jauna meitene, visu kaut ko jau dzīvē redzējusi. Vai dienī. Nu, es laikam piekrītu Šoriņkungam. Jā. Nu, tā vajadzētu pa vidu, kad ir viegli silts, saulīt. Bet es arī piekrītu to, kad lietus iedod kaut kādu asumiņu. Jā. Par vēju runājot, kā tev labāk patīk, vējā vai bez vējā? Nu, es esmu tik pavieglis, ka tāda briesmīga vēja tā es negribētu, ja, bet, nu, es tomēr tādā vidējā vējā var tīri labi nostāvēt vēl, bet, nu, labāk jau, kad nepūš tā dikti, jo tad redz tas svilpotais mikrofonos, un tas skatītājiem tas nepatīk, un skaņa operatori ķer galvas un viebjās, un tad tas jau nav patīkam nevienam. Skaidrs, paldies. Leģendāra aktrise Indra Burkovska, nu, Aveņu vīnas filmu atceramies. Vai brīvdabas izrādē būtu brīnišķīgi ieraudzīt arī varavīksni? Piemēram, šovasar jums skaisti izrāda par Latviju sētu un vienu baronesi šajā sētā. Varavīksni piederētos? Paldies, ļoti jauki. Nē, nu labāk jau skatīties tomēr, kas notiek uz skatuves. Varavīgs, nē, ja? Jā. Tātad manās rokās ir aptauju centra veiktais pētījums par to, kāda tad ir ideālie laikapstākļi, ne man neēd. Tad, kad cilvēki par laikapstākļiem runā. Tātad ideālie laikapstākļi dziesmu svētkos izvēlko to vidējo rādītāju. Ir tā, ka tauta domā, ka ideālā temperatūra varētu dziesmu svētku nedēļā būt starp 21 un 25 grādiem. Nu, tas droši vien ir ok. Oļa. Jā. Skaidrs. Un varētu būt arī lēns vējš, un, protams, ka saulains laiks, redz, ka tomēr tautai tā saule patīk. Bet nu tad paskatīsimies par laikapstākļu grupām, kā tad mums ir izveidojies šis te tops. Un 10. vietā 18,2% aptaujāto norāda, ka būtu forša īslaicīga lietusgāze. 9. vietā ļaudis ierindo mērenu vēju, jo esot labāk tomēr, ka nav pilnīgs bezvējš, bet tādu uzpūš tādu vēja pūsmiņu, tā kā šodien. Olga arī ar lielu pieredzi brīvdabas izrādēs vējš. Kā ir? Labi? Bet lietus labāk. Lietus labāk, jā. Nu, protams. 8. vieta. Plus 16, plus 20 grādu silts. 16, manuprāt, varētu būt pa maz. Es nevaru peldēties. Nekur nedara. 7. vieta. Pilnīgi vienalga kāds laiks, galvenais, lai nav krusas, salnas, vētras un citas postošas parādības. Jājautā, protams, Aveņu vīna māksliniecei. Postošas katastrofas izrāžu laikā novērš skatītāju uzmanību vai nē? Paldies! Laižam tālāk. 6. vieta.
Daudzi cilvēki dziesmu svētku laikā, tad 42,6% vēlētos pie debesīm ieraudzīt varavīksni. Anita, tu nāc no Latvijas puses, kurā bieži ir varavīksnis, ja? Jā. 4. vieta, lai būtu nedaudz apmācies laiks. 3. vieta, 21 līdz 25 grādi silts. Tā domā 57,5% aptaujāto. 2. vieta, lai nebūtu nokrišņi. Un te es atkal vēršos pie Aveņu vīna vadošās aktrises, lai nebūtu nokrišņi. Ko par to tu domā? Es domāju, ka tas ir ļoti prātīgs lēmums šiem te visiem respondentiem, kas piedalījās šajā te aptaujā, jo tāpēc, kad nomazgāties vajag mājās pirms tādiem lieliem svētkiem, tāpēc lietas un viss pārējais Nokrišņi nav vajadzīgi. Nu un visbeidzot, šī pētījuma 1. vietā Latvijas iedzīvotāji ierindo diezgan interesanti fakti, lai nebūtu vējš. Kā tev šķiet, tad bezvējš tiek pieprasīts? Tas ir labi? Nu, es domāju, ka var jau katrs kaut kādu vēdekli ņemt. Bet tāds mazs liekas vējš jau būtu ļoti labs. Manuprāt, būtu ļoti. Paldies! Ar to arī raidījumu beidzam. Visu labu! Jā. Lai līst! Lai līdz! Jā!